Labdien visiem! Priecīgs svētkus! Mani sauc Arturs Kaimiņš, esmu 12. Saeimas deputāts. Šeit dzirdēju no ministra prezidenta tādu tekstu, ka mēs valdība atbalstīsim Latgali. To jūs visi dzirdējāt. Tā bija. Tā nebija tikai man, tā jums visiem ausīs skanēja tieši tas pats. Pareizi. Cienījamie kongresa dalībnieki, situācija sekojoša, ka Latvijas simtgadē šobrīd mēs nevaram redzēt Latvijas sabiedrisko televīziju un Latvijas rādio dzirdēt. Mēs nevaram pierobežā viņu dzirdēt. Mēs nevaram dzirdēt to Krāslavā, mēs nevaram dzirdēt to Piedrujā. Ap 200 mājsaimniecību, kas ir nodokļu maksātāji, nezina, kas ir Latvijas valsts prezidents. Tāpēc, ka viņam nav sabiedriskās televīzijas. Viņš domā, ka tas ir Lukašenko vējoņkungs. Tā ir pamatīga problēma. Es ar savu deputātu mandātu lūdzu komisijā, kurā arī ir priekšsēdētāja Mūrniece, cilvēktiesību komisijā, atrodam 100 000 eiro, uzceļam šīs divas antēnas, lai šo 1%, kas nav aptverts Latvijas radio televīzijas centram, lai visi Latvijas iedzīvotāji varētu redzēt un dzirdēt Latvijas sabiedriskos mēdījus. Šīs priekšlikums tika noraidīts. Arī nākamajā komisijā, kas ir 100-gadus komisija, speciāli izveidot šim pasākumam, arī tur tika noraidīts. Vai tiešām Latvijas iedzīvotāji pierobežā, Latgalē, nav pelnījuši sabiedrisko mēdīju? Paldies par vaicojumu. Jautājums nav, ir atgādinājums. Ministra prezidenta kungs, jūs teicāt, ka valdība atbalstīs Latgali. Lūdzu, 100 000 eiro divām antēnām, lai visa Latgali var redzēt un dzirdēt, kas ir Latvijas prezidents un arī ministra prezidents. Viestur, paldies par tavu runu. Paldies, Arturs, par